Tātad, kāpēc esam atnākuši šeit uz Google, uz meklēšanas programmu? Jo, kā jau es esmu teikusi pirmajā nodarbībā un arī vēlāk, internetā ļoti daudz noderīgu lietu slēpjas zem 3 punktiņiem, 3 svītriņām vai 9 punktiņiem, kā šeit, Google lietotnes. Ir cilvēki, kas jau tās ir labi izpētījuši kārtīgi un zina, kas kur ir atrodams, bet ir arī tādi, kuriem tas ir jaunums. Tātad, uzklikšņot uz šiem 9 punktiņiem, jūs varat atvērt uzreiz vaļā, un te parādās tas, ko jūs lietojat visbiežāk. Manā gadījumā ļoti bieži tiek lietots YouTube, pati meklēšanas opcija, e-pastiņš, disks, tulkotājs un vispārējais. Tie, kuriem ir reģistrētie e-pasti Gmail kanālā, jums ir pieejami ļoti daudzi, ļoti vērtīgi Googles izstrādāti instrumenti, turklāt pilnīgi par velti. Ar minimāliem ierobežojumiem. Un es ļoti silti iesaku to izmantot, jo tie ir vērtīgi, noderīgi un gan biznesa risinājumiem, gan arī izklaidēji. Te var atrast visdažādākās lietas, ar kurām var strādāt. Tātad, YouTube kanālu mēs jau apskatījām, šeit no šejienes mēs tā mierīgi varam arī uz turien aiziet. Šie paši 9 punktiņi ir pieejami jebkuru Googles produktu atverot, arī Googles pastu, ja, Gmail atverot ir šie punktiņi, un tāpēc jums nekur nav jāsteigā jāmeklē apkārt, kur nu viņus varētu atrast. Tātad šeit ir pieejams arī tulkotājs, meklēšana, pasts, disks. Atceramies, ka mums ir ļoti liels disks pieejams. Mēs varam par papildus maksu dabūt pat līdz terabaitam diska. Un šeit mēs varam glabāt daudz dokumentus, failus, protams, ievērojot drošības noteikumus, kādi jau te ir. Šeit mums ir pieejams kalendārs. Un kalendārs... pagaidām nerādīt. Kalendārs mums ir savietojams ar citiem kalendāriem kopā. Man, piemēram, ir 2 telefoni, un tie abi savienoti ar šo te Googles kalendāru. Līdz ar to viss, kas man te ir ielikts, ja, tad konsultācijas, viss pārējais, šeit nav ielikta jūsu nodarbība, līdz ar to man telefonā ir šeit, es viņu neesmu ielikos. Ja? Tātad ļoti ērti pārskatām, ļoti ērti veidojam, un jūs varat arī ar Gemini palīdzību izveidot failu, kad jūs saņemat, piemēram, kāds lekcijas saraksts vai kas cits ir, jums var izveidot dokumentu, ko jūs šeit pievienot, un jums nav pašiem nekas jāliek, viņš automātiski datums saliks. Bet, tas ir mākslīgā intelekta lietošanas programmā. Tātad šeit ļoti vērtīga lieta tiem, kas te plāno biznesu vai kuriem jau ir savi biznesi. Ārkārtīgi vērtīga lieta, pāriesim tūlītās, ir uzņēmuma biznesa profils. Google My Business profils, kuru jūs izveidojat pilnīgi par velti, Google Maps, un tad jūs var atrast, jūs šeit esat ievietot iekšā, te ir informācija par jums, jūs varat iegūt atsauksmes, no cilvēkiem. Šeit jūs varat apskatīt sniegumu, kāda ir jūsu apmeklētība, kā jūs var atrast. Šeit jūs varat atsevišķi, jūs varat veidot produktus pakalpojumus, te ir iespēja pievienot rezervācijas kanālus. Atcerieties, mēs runājām par to. Ja? Te, piemēram, Square Up ir rezervācija vietne, tur ir bezmaksas iespēja, un, teiksim, ja jums nav ļoti liels plūdums klientu, ja, tad šeit jūs pilnīgi mierīgi varat izveidot to rezervāciju, pierakstu pie jums uz konsultācijām, uz manikīriem, uz visu, kas ir nepieciešams. Šeit jūs varat arī sūtīt linkus, lai jums sniedz atsauksmes un tam līdzīgi, un
Jūs varat izveidot arī savu, šeit Googles reklāmu, piemēram, ir pieejama, jūs to varat izdarīt no savu profila, ielikt darba laikus, ielikt, viss, kas ir nepieciešams. Te zem vienas meklēšanas uzreiz atrod, viņš piekomplektē klāt arī, piemēram, tā kā šeit ir man mājaslapa, un tā kā man ir izveidot šis te biznesa profils, un arī mājaslapa ir, ja, un tā drošā vieta ir pārbaudīta, tad to arī uzreiz var apskatīties, ja, kas kur ir, kontakti. Šeit ir arī mans YouTube kanāls, uzreiz te ir intervijas par mani, te atsauksmes un citas lietas. Par to, kā izveidot šādu Google profilu, man ir ierakstīts, ir video YouTube kanālā, tie, kam interesē, paskatieties. Tur es esmu parādījis. Ja kādam dikti interesē, var WhatsAppiņu grupā iemest jautājumu, man ir arī prezentācija. Ja kādam vieglāk ir no prezentācijas uztvert informāciju, es jums WhatsAppiņā varu iemest iekšā viņu. Tātad. Te mēs esam pie kalendāra, pie šī te. Tātad, te jūs aiziet uz Google Play, te jums ir iespēja aiziet uz Gemini, ja, uzreiz. Dažādas informācijas, visas ziņas jaunās, kas nāk, fototēli, kas tiek krāti pie jums. Un šeit ir, te sākas vispār, fantastiskas lietas, kas jums ir, piemēram, mums ir, tā kā pēc plāna šodien, kas mums jābrunā, piemēram, projektu vajadzībām, jūsu grupai ir jātiekās. Ir plānots, kaut kāda prātvētra, ilgāk sadarbošanās. Ja jums ir, piemēram, maksas Zooms, tā nav problēma, jo maksas Zoom var izmantot, cik tās stundas strādāt kopā bez problēmām. Bet, ja ir jāņem parastais, tās ir 40 minūtes. Teiksim, projektu plānošanas stadijā vai vēl, ja ir, kaut kāda ilgāka darbošanās, tad ir vajadzīgs vairāk laika. Tieši tāpatās kādreiz ir, ka mēs gribam, tāpat sarunāt, draudzenes parunāt, teiksim, tīri cilvēcīgi, ja? Ne jau vienmēr vajag uzreiz biznesam, bet tīri cilvēcīgi. Kur to var izdarīt? To var izdarīt Facebookā, var sačatot, ja, sazvanīties. To var izdarīt WhatsAppā, bet ļoti ērti ir Google Meet. Es darbā izmantoju ļoti ērti. Tas ir ļoti parocīgs. Es nezinu, kas runā, jo es neredzu, bet es pilnīgi... Jā, es pilnīgi piekrītu. Tātad, izveidot viņu lietot ir ļoti, ļoti vienkārši. Mēs atveram, kur ir. Tā kā es esmu reģistrējusies, es esmu iekšā savā profilā, ja, tad man atsevišķi nekur nekas nav jādara. Es vienkārši uzklikšķinu jaunu sapulci, sākt. Bet var arī uz priekšu, tieši tāpat kā Zoomā ieplānot. Tā. Man, protams, kur es parādos, uzreiz kamera, mikrofons, viss darbojās, citu personu pievienošana. Es ielikšu linku mūsu kopējā šajā te čatiņā. Prezentācija būs. Labi, WhatsAppiņā iemet visu, kam ir vajadzīga prezentācija. Ja? Tā. Tātad es ieliku jums čatiņā, lūdzu, kāds varētu man pievienoties, lai es varu nodemonstrēt, kā tas izskatās. Uzklikšķiniet vienkārši uz linka un jūs varat ienākt iekšā kā auditorija. Es šobrīd šitos tad citu ierakstu. Tad, kas man te prasīja, ierakstam, ja, lai jūs redzat šos instrumentus. Redz. Tātad es atļauju, es apstiprinu, ienāk cilvēks, Sanita man ir pievienojusies šobrīd. Ja, mēs varam sasveicināties, mēs varam sarunāties, Sanita redz, kā tas izstās no iekšpuses. Un, ja es tagad vēlos ar Sanitu kopā apskatīt kādu projektu, tad es, redziet, šeit apakšā arī ir. Te tieši tāpat var pacelt roku, lai pievērstu uzmanību. Te tāpat ir emocijas.
Urā, es esmu priecīga, ka Sanita ir atkal atnākusi pie manis te. Es varu arī tāpat kā tīmā nošērot online. Aha, vēl viens ciemiņš, labi, atļausim pievienoties vēl vienam. Nu, redz, mums ir arī Ilmārs pievienojies. Ļoti patīkami. Tā tad, kā jau es rādīju, es varu parādīt, nošērot dalībniekiem, piemēram, kalendāru, redz, kur mums ir šeit, es rādu Google, es varu pāriet uz mazliet citu formātu, es varu iziet ārpus šīs telpas un parādīt lielā atvērtā, un es varu rādīt arī šādi te salīdzinoši mazu. Nu, ja mums, piemēram, vajag tagad apspriesties visiem, un es gribu parādīt, ka, lūk, cienījamie kolēģi, mums te deadlines tuvojās, kur mums tur 31. martā kaut kas ir jānodod, un kur mēs esam te trešdien 25. un mums svilst zem kājām, un tad kolēģi šausmīgi satraukušies, un viss kā jau pienākās. Tātad, kā jau teicu, šeit ir pilnīgi visas opcijas iespējamas, kur te ir iespēja arī subtitrus ieslēgt nepieciešamības gadījumā, var pielāgot skatu, attēlā variants, kur var mani redzēt un es rādu šo te objektu, un arī dažāds fons un efekts var aktivizēt. Ja šo te var paņemt, citu arī ir maksas plāns, kur var paņemt Google produktus, un tad vispār ir ļoti daudz iespēju, tur vēl ir papildus telpu glabāšanai un vispārējais, un tad šo te var arī ierakstus taisīt video zvanā un citus, bet, mēs šobrīd varbūt tik tālu neaizrausmies. Paldies, cienījamie kolēģi, kas kopā ar mani šeit ir iekšā. Šobrīd mēs beigsim sarunu. Es pārtraukšu šo te. Tātad, un esmu izgājusi, un mēs te varam arī novērtēt, tātad kāda tā sapulce ir. Sapulce ir izdevusies droša, var pievienoties tikai uzaicināts personas, jo, piemēram, Teams mani informē, ka mums vienā no nodarbībām ir garām ejot ieklīdis kaut kāds nereģistrēts cilvēks, super. Šeit tādas iespējas nav. Atgriezīsimies atpakaļ, šo te es noņemšu, tātad nošērošu atkal, atgriezīsimies pie Googles atpakaļ. Te ir arī iespēja aiziet dažādi. Šeit var ierakstīt sevi. Te ir, redzat, video klips bez nosaukuma, tas ir saīsinājums. Iespējams ierakstīt sevi, augšu pielādēt multividas saturu, tātad attēlus, video, visu. Šeit ir veidnes, kur jūs varat kombinēt kopā video. Šeit jūs varat taisīt, paņemt gatavas prezentācijas, izveidot par video klipiem. To mēs šobrīd nedarīsim, jo es jums tagad rādu pārskatu, bet, kā redzat, te var salikt ļoti daudz materiālus iekšā, var ierakstīt, var aizkadra balsi ģenerēt, paskatīties no krājumiem, kur ir dažādi attēli, un, kas ir Googles attēli pieejamie video attēli, papildināt kopā ar savējiem, skaņu efekti dažādi te ir, uzlīmītis, kur var uzlikt. Tā. Drīkst jautājumu par šo? Jā. Vai es varu tā, ka, piemēram, es uzfilmēju kaut ko, es taisu, piemēram, un pēc tam es vienkārši iekomentēju. Šīs būtu tas variants, Jā, šeit var uzlikt virsū, uzrakstīt skaņu, papildināt un daudz citas lietas te var izdarīt. Tieši tā. Tad izklāja lapas. Ļoti ērta lieta, ko es izmantoju ļoti aktīvi. Man notika kaut kāda tehniski, līdzīgi kā jums ar to gammu gadījās, man gadījās tāda pat cilpa datorā. Es parasti lietoju
šo te Microsoft paketi, prezentācijas Words un tam līdzīgi. Un man viņi šoreiz šajā gadā atjaunojot nevarēja ielādēt. Nezinu, kas noticis. Un tad es izmantoju šīs te Googles piedāvātās iespējas. Tā kā es nevaru normāli atvērt dokumentus, man ir jālieto kāds no bezmaksas variantiem, tā kā OpenOffice vai Libra, bet tur kvalitāte noteikti nav tāda, pie kādas es esmu pieradusi ar Microsoft strādājot. Tad es daudz izmantoju Google, un šeit ir, piemēram, var apskatīties, ja, tāds Excels. Jūs varat pilnvērtīgi strādāt ar Excel, vienīgi, protams, ir jāpierod pie tā, kā viņš tur funkcionē, kādas tur mazliet atšķirīgi, protams, tas ir. Online strādāt nav gluži tas pats, kā ir strādāt ar darba lapu, kas ir jums datorā izveidota, bet tad, kad pamazām piešauj roku, tad var dažādas interesantas lietas dabūt gatavs. Tieši tāpat ir arī pārējie, ir dokumenti. Man ļoti patīk šī te vietne. Šis Excels ir labi, ja, piemēram, mums kompānijā, mēs esam daudzi, un mums ir kaut kāds Excels, kaut kāds klientu saraksts, lai redz, kurš viņi ir apkalpojis. Koplietošanai tieši tā. Koplietošanai šie te dokumenti, viss, kas ir augšupielādētie Google, fantastiski. Tas ir tieši tas, ko es gribēju jums parādīt, jo man ar Excel ir minimāla strādāšana, bet ar Wordu. Šeit var sākt jaunu dokumentu, Word dokuments, un, piemēram, te ir, es esmu jums jau pieminējis, man šobrīd ir viens projekts aktīvs, ar kuru strādājam, un te lūk, piemēram, ir šim laimīgā skolotāja projektam koplietošanas dokuments, kurš ir pieejams visiem 5 dalībniekiem, dalībniekiem tas ir kā iestādes, kas iesaistījās, ja, no 4 valstīm, un es sauku šo dokumentu, un pārējiem ir tiesības redaktēt un papildināt un darboties, un te lūk ir mērķi, te ir augšā jau uzlikts viss, kas ir nepieciešams, un katru reizi, kad kādā no valstīm notika tikšanās, tās grupas bija absolūti atbildīgas par visu norisi, un līdz ar to viņi arī pildīja savus uzdevumus, viņi paši arī pildīja, lūk, tā, ka šeit mums bija iepriekšējā tikšanās bija Klaipēdā, Lietuvā, un šeit jau Lietuvas kolēģi jau pilnībā pildīja mums uzdevumus, mājasdarbs deva, šeit sagatavota programma, tātad, ko mēs darām, kur mēs darām, kad mēs darām, kas piedalās, ja, tātad ir, šeit atkal ir Somija, arī, katrs pēc savas izpratnes, kā viņi ir salikuši plānu, ja, un te, teiksim, Igaunija, un tā tālāk, redz, kur esam aizgājuši 2 gadus, pirms 2 gadiem atgriezušies. Lūk, tā kā, tas ir vienkārši nenovērtējams šāds dokuments. Arī man, teiksim, ar studentiem strādājot, man patīk šis variants. Tiek augšu pielādēt šādu Google. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi varam piekļūt gan es, gan students klāt šim darbam. Es uzreiz varu ierakstīt komentāru, iezīmēt ar sarkanu, kas ir jālabo vai pasvītrot. Mēs jau esam vienojušies, teiksim, par to, kāda man tā atzīme, ko nozīmē. Mēs varam šeit sačatot maliņā, ja, tādu, un darbiņš iet uz priekšu, nav tā, ka citreiz, ziniet, kā ir modē, ka darba vadītāji ir nesasniedzami, viņiem var rakstīt zvanīt, sūtīt baložu pastus, un tik un tā, nekādas reakcijas nav. Students ir stresā, tad šādi te koplietojot dokumenti ir ārkārtīgi ērti strādāt. Ja, tāds. Arī par Excel pieminēto, piemēram, ja tiek plānota tikšanās, var Excelī, teiksim, ja jāpiefiksē cilvēki, kad plāno ēšanas, ja, cilvēki ar kādām produktu nepanesībām, vai kam tur, teiksim, varbūt tur halal prasības, ja, vai kas tam līdzīgs, un tad jūs vienkārši apkopojat informāciju, katrs var ierakstīt iekšā to, kas ir attiecās uz viņu, un ir krietni vienkāršāk informācijas apstrāde. Ļoti atvieglot darbu, uzreiz saku.
Un tieši tāpatās ir arī, te ir prezentācijas, tāda prezentācijas, kur var gatavot dažādos veidos un iesākt jaunu prezentāciju, un lūk šeit motīvi gan ir, godīgi sakot, pabriesmīgi. Man viņa atgādina padomu laikā kaut kādos 75. gadā veidot grāmatu virsrakstus, un tad bija modē šitādi te virsraksti, grāmatām vākus tādus taisīja. Diezgan pabriesmīgi. Bet jūs varat importēt kādu motīvu, kas jums patīk uztaisīt, un tad tas izskatīsies krietni labāk. Tātad. Oi? Tā, un tagad es zinu, ka ir kāds, kas ir strādājis online, un ir, kas nav strādājis online. Tagad es redzēt, šitā te viņu var uztaisīt. Mēs aiziesim atpakaļ. Tik tālu nevajadzēja iet atpakaļ, drusciņ pa stipru uzklikšķināt. Tātad es nokopīgošu. Nosaukums noteikti jāieliek. Saite būs ikvienam, kam ir saite, un viņš ik viens arī to varēs redaktēt. Tā, un es nokopēšu saiti, un tas ir gatavs. Un tagad es atkal ielikšu pie mums čatliņiem. Tā. Tātad. Un tagad jūs varat ienākt šeit iekšā. Redziet, un katram vienkārši uzspiežot enter, jūs varat uztaisīt jaunu slaidu. Pirmo neaiztiekam, dizainu nemainam, tad mainīsies viss. Katrs paņem sev vienu slaidu un uzrakstiet, piemēram, kāds digitālais instruments, ko mēs nu pat esam redzējuši, kas jums patīk. Un savu vārdiņu uzrakstiet, labi? Tā. Šo mēs arī ierakstīsim. Ļoti skaisti, Oksana, pilnīgi pareizi. Šito mēs arī ierakstu vēl turpināsim, lai var cilvēki paskatīties, jūs paši paskatīsieties, kā tas ir kopā strādāt. Nu, redz. Jā, vēl kaut ko var. Ja jūs vēlaties, jūs varat pielikt klāt attēlu šeit, kur ir ievietot. Uzklikšķinām, te ir attēls, un jūs varat ielādēt no datora, jūs varat sameklēt multividas satura bankā un tīmeklī kaut kur, ko jums blakus var parādīties. Jā, te arī gifiņi ir un, visāds tāds jauks lietas. Pirmajā es tur parušinos, bet pārējos droši jūs visos paņemiet sev ar enterīti. Ja pietrūkst kādam slaidi, šobrīd ir 13 slaidi, uztaisam ar enterīti, brīvā vietā uzklikšķinām, dabūnam sev jaunu slaidu. Neredz. Drama Magic. Cik skaisti. Tā. Te ir virsraksts slaidu viens ielīdz. Kas man tur maina formātu? Nemainam. Fuš. Nemainam. Netaisam melnu. Kas man šitā klikšķinās? Iet nos no pirmā slaidā. Dabūs pa dups. Šitāda anonīmais Lori un anonīmais vilks iet prom no pirmā slaida.
Ja, jo tāpēc, ka kur jums tie vārdi neparādās, visi anonīmi tādi. Un tāds, uzrakstiet vārdu. Patīk atpūsties pie jūras. Ļoti labi, man prieks, ka jums patīk atpūsties pie jūras. Uzrakstiet, kuru instrumentu jums patīk lietot, ja? Online. Skatieties tie vārdi, kas parādās vispār fantastiski. Anonīmais jūras briesmonis ieradās. Katrs atstājam par sevi piemiņu. Bilde, jā. Patīk Mozello un, kas tik forši, forši, vai ne? Ļoti interesants ir Mozello, redz, jā, ChatGPT un dokumenti, redz. Viss. Ļoti labi. Dzīve ir skaista. Es piekrītu. Man arī reizē pat grūtos priešos tā liekas. Jā. ChatGPT, Canva. Redz, cik skaisti. Tā tad ieliekam. Vēl pabeidzam savu domu, un tad atgriezīsimies atpakaļ.